čau visiem, 8:30 ir dots starts pirmajam PAM laivu līgas posmam Rīgas ezeros. Šodien Jānis Zariņš paliek krastā, pieņem bildes par zivīm, kas tiks noķertas. Šodien piedalās 30 laivas, tā kā esam diezgan daudz. Bet es šodien braukāšu ar laivu, skatīsimies, kuru krastu makšķerē, vai cilvēki ievēro noteikumus. Un jā, es esmu tiesnesis uz ūdens. Tā kā skatīsimies, kā ies. Es domāju, ka šodien būs baigi labi. Laiks ir labs, ir tāds vējš. Kā es domāju, ka līdeklis ķersies, un jau rezultāti gan jau būs ļoti ātri. Tā ir pagājusi pirmā stunda. Pašlaik ir noķertas 15 zivis. Top 3 pašlaik ir 2 Asakainie 3, Truma Fishing teams un Smart Casual Fishing team. Tagad pārbrauksim citā vietā, pastīsimies, kā citur vēl ķerās, ko cilvēki dara. Bijām iebraukuši Juglā, Juglas ezerā. Redzējām tikai vienu laivu. Tā bija Millera laiva, pareizie ceļi. Papļāpājām. Viņiem bija tikai viena cope, bet viņi iet uz pilnu banku uz lielajām zivīm. Un braucot ārā, redzējām vēl vienu ekipāžu ir iebraukusi iekšā. Tagad sāk copi Juglas ezerā. Bet mēs dodamies uz mazo un lielo Baltazaru, pastīsimies, kas tur ar sportistiem notiek. Ir 1:01 dienā. Mūsu dalībniekiem ir vēl palikuši 2 stundas priekš copes, jo mums spinningošanas laiks ir no 8:30 līdz 15:00. Dienas sākums bija interesants, daudz līdeks. Izskatās, ka asarus neviens neķer īsti. Asari ir maz, līdeki daudz. Un tagad kaut kādā pēdējā bija klusuma moments. Kaut kāda stunda, 2, un tagad ir atkal līdeka ir aktivizējusies, jo izskatās arī, ka mazliet vējiņš iepūs. Un pirmā vieta, Truma Fishing team, ar pamatīgu izrāvienu ir aizgājusi pa pirmo vietu, apsteidzot otro vietu pa 10 000 punktiem gandrīz. Otrajā vietā Formula 2, un trešā vieta Team Asakainie. Bet skatoties pēc punktiem, top 8 var droši cīnīties par pirmo vietu. Pirmo varbūt ne, tie ir tālu prom, bet, teiksim, no 8. līdz 2. vietai ir cīņa pa trīnieku joprojām. Tā kā skatīsimies, kā veiksies dalībniekiem, vēl 2 stundas, gaidam pēc tam visu finišā. Te jau redzēs, kurš ir labākais Rīgas ezera posmā. Sacensības mums bija Marka ļotā, Jā. Arī labi gāja. 1,5 m. Pirmā vieta. Arī apsveic, tad jau tāpat labi iet jums. Visu cita. Šodien ietpojacās, bet nav ūdeņi. Rūdenī paņēmām, tas bija pie ģirta, tas ir laivu nomā ametnieki bija. Rūdenī mēs paņēmām, Mārts paņēma pirmo šlotu vietu. Tā kā domāju, ka te arī kaut kas sāk šaut ārā. Redzēs, sākums tikai. Zini kā... Šitā. Ļoti labi, trāpījām. Īstajā laikā. Ceču. Ir lats. Nē. Jeb zaceps. Tas viss tā pamlūk. Vienkārši tas laivu vēl, kas man bija kolonēļā. Galvas man likās, ka vismaz vienā brīdī, ka kāds norostījās. Jā, es par to pašu to sitienu. Bet ar mazu laivu var startēt mierīgi, vai ne? Vārds, protams. Mērīšana grūtāk vienkārši zivīm. Pārbraukšana uz pa punktiem. Jā. Iespējas būtu lielāks motors, mēs jau var tāpatās nebūtu ķīšas zarā. Jā, bet saka, ko grib, ķīšas zars ir vislabākā vieta šodien. Salīdzinu, ja mēs salīdzinām citiem ezeriem. Kur tas ir noķēri. Jā, zinu. Es visur esmu izbraukt.
redzam tikai to rezultātu. Nē, bet arī copaņi nav citos ezeros baigi. Juglā mēs vispār 2 laivas redzējām tikai. Un, jā, Baltazaros laikam 3 vai 4 kopā, un viss. Nu ko, palikušas pēdējās 5-6 minūtes. Brauksim krastā un gaidīsim mūsu visus dalībniekus, kā viņiem visiem ir gājis. Aiziesim pie līderiem, aprunāsimies, pajautāsim, uz ko viņi ķēra. Un, jā, pa lielam diena ir beigusies, praktiski. Tā kā, tiksimies arī pēc tam nākamajos posmos. Un ko sāksim? 3. vieta, komanda par Copi LV lielais loms, Jānis Voris, Gins Irbe. Apsveicam 3. vieta. Super starts. Nu, stāstat, kāds izdevās. Kuri veiksmes atslēga? Nekur nevajag skriet tālu. Visi te patās, ja? Jo vairāk laika māneklis ir ūdenī. Jo lielāk iespēja, protams. Tie, kas tur varbūt lido pa visiem ezeriem, tur kaut gan pirmā vieta esot bijuši Krīvos ezeros. Nu, izskrējuši cauri visu. Tā tehnika atļauj tik, cik atļauj. Mēs te patās uz vietas, tā kā izplānojām no rīta. Tas jau ir pierādījies, ka ne jau motors ķer zivis un vienmēr vajag skriet maksimāli tālā distancē. Noķērām ar ko ķerās. Mazie. Mazi mānekļi? Mazās gumijas, labi apāķot. 4 colas. Cik jums ir lielākā līdekļa? 5. 8. Es nezinu, kaut kas pēc 70. Nu, 70 pāri lielākā līdekļa, bet super starts, ne? Apmierināt esmu? Ļoti. Rezultāts ir 0 treniņi. No. Tas Tā ir atslēga. Vismaz nepārtrenējāties un nesadūrāt savas dzīves, jā, nesadegāt treniņos. Nākošajā posmā būsiet? Protams. Viss, tiekamies 2. jūnijā. Paldies. Davai. Un ko Gotvilnā 2. vieta? Sudrabs. Tur bija spraiga cīņa. Visām šīm komandām bija ļoti spraiga cīņa visu dienas garumā, bet 2. vieta Truma Fishing Team, Arķoms Bobrovskis un Vadims Petrjakovs. Aplausi! Viss notiek. Apsveic ar 2. vietu. Paldies. Super starts. Nu, stāstat. Točkas, verņakus, uz ko ķērāt, kur ķērāt? Veiksmes atslēga. Nu šeit blakus, jo mums neliela laivā. Jūs arī esat mazu laivu, jā? Mums 15 zirga motors. Jā, nu redzat, nevajag 100 zirgus, pietiek ar 15. Mums, kā mēs varam ar Finvālu, teiksim, vai ar Lundu, jā. Nu, bija točkas, jā, bija pareizes māneklis. Nu, un viss notika. Jūs visu dienu tur augstāk, zemāk, tur nu, gan visu dienu. Tur nekas nebija. Pārsvarā jūs bijāt, gan sapratu, visu dienu viena vietā. Asarus arī mēģinājāt? Vai mēģinājām, jā, kādu pusstunduņu, bet sanāk labāk. Nu, ja ķerās līdeks, tad ķerās līdeks. Gan ne. Vienas topas nebija asari. Jā. Nu, jā. Lai superīgs rezultāts. Pirmoreiz startējot? Jā, vispār. Man pirmos sacensībos. Un jau 2. vieta, viss super. 2. posmā būsiet? Pēc mēneša? Protams, jā. Visi tiekamies 2. Jā. Paldies par startu, apsveic ar 2. vietu. Ko? Zelts. 1. vieta Tīma Asakainie 3, Artūrs Baltais, Vitālijs Karpenkovs. Aplausi! Apsveic ar uzvaru. Apsveic, tev debija spinningošanā, man tā liekas. Tā ir mans treneris pa feederi. Jūs viens otru trenējat, tevi pa feederu, tu pa spinningu. Nu, tu brauksim Vimbastiem. Brauksim kopā? Nē, nebraukšu pie tevi. Nē, es zinu, tur būs svinības, vispārējais, svētki. Nē. Tikai Vimbas, jā? Nu, jābrauc uz 1. posmu treneris, tur neesmu bijis vēl. Tu jau rītdien uz Jaunjaugavu? Tagad. Tagad jau, jā? Tie ir vēl viena dūle, kas uz Latvijas čempi te kursē no Lūza, no Vaiprāts. Nav stāst, kur točkas, gumijas, verņaki. Uz ko jāķer, vai tik daudz noķert? Nu, daudz mēs nenoķeram, jā, tikai nerealizējam 2 sopas, jā. Viena sopa tukša bija un viena, nu, nevaru pateikt, 80 metrus aizgāja, jā. Tas bija 5. zivs, kur pēc kā pateicu Arturam, nu, viņu pēc tam trūkst. Viņu pietur, bet jums tāpat fantastisks rezultāts, 35,000 punktu. Pēdējā stunda. Pusotra stunda, jā. Pusotra stunda, jā. Man teiks, es skatās uz pagājušo gadu Latvijas čempi, kas notika šeit pat pirmais posms, nu tur nevienam nebija 35,000 punktu, tā kā... 36,7. Vai tad? Jā.
Kādam tur bija tik daudz? Nē, mums. Nu, jums ir šī, es saku, Latvijas čempioni, tāda nebija. Ko novēlat citiem, kas netika trīniekā? Jābrauc sopēt, un sopē būs. Kamēr māneklis ar laivu, sopas nebūs.